tā kā, ja kaut kā, ja kāds arī. Got it, jā. Tātad, ja kāds arī kavē, tad pēc tam varēsiet paskatīties YouTube'ā vēlreiz. Nu, lūk. Tad ķeramies vērsim pie ragiem. Un es esmu Marta Veiselniece. Labs vakars jūs mājās. Es nāku no Latgales, no Rogaukas, maza ciemata, kur mēs ar mammu saimniekojam savā saimniecībā. Un mums tātad dārs ir jau 30 gadus sens. Un, nu, tur jau ir tāds dendroloģiskais parks, līdz ar to es savos 32 gados varu teikt to, ka es esmu uzaugusi un ar mātes pienu ieēdusi iekšā šo dārzkopību, gan daļdārzniecību, gan arī šīs permakultūras metodes, ar kurām Daina darbojas dārzā jau 7 gadus, pārliecināti. Un tātad šodien es jums izstāstīšu tikai vienu no tematiem, kas tad ietilp šajā dabai draudzīgajā saimniekošanā, viedajā saimniekošanā. Un tātad, sākšu ar ko? Es sākšu ar to, ka tad, kad mēs veidojam dārzu, mums parasti ir tāds uzstādījums, ka es negribu tur daudz strādāt, vai ne? Jo, nu, mēs strādājam tur darbā, ar bērniem ir jāstrādā un tam līdzīgi, un visur ir jāstrādā, un tad dārzā mēs gribam ar minimālu piepūli dabūt maksimālu rezultātu. Tad, principā, permakultūra ir tieši zināšanas par šo procesu, kā ar minimālu piepūli mēs varam iegūt labu, ražīgu dārzu. Un runājot par savvaļu, tad par to, kā tad viss notiek dabā. Tur, mani dārgie, neviens nestrādā. Jā, neviens tur nepērk mēslojumus, neliek iekšā, viss notiek pats no sevis. Un tātad tas, ko mēs varam darīt, mēs varam skatīties, kā notiek tur dabā un ņemt šos procesus un ienest iekšā savā dārzā. Tātad savvaļas dzīvnieki, kukaiņi, viņi visi ir mūsu dārza aizsardzības darbinieki. Jā, tā vietā, lai man pašai būtu jāskrēda un jālasa laputis, es varu introducēt savā dārzā mārītes. Vai arī mēģināt saprast, kā piesaistīt šos labos dārza darbiniekus. Tad nākošais punkts, ko es gribu minēt, pirmajā slaidā jūs redzat bildi ar beigtu kurmi. Varbūt nedaudz šokējoši, bet es izstāstīšu, kāpēc. Jo tad, kad mēs runājam par dabiskiem procesiem, tas viss ir tāds notikums starp dzīvības un nāves cikliem. Jā, tur visu laiku kāds kādu apēd, visu laiku šie cikli mijās un mainās. Un tas nav jāuztver kā kaut kas slikts, tagad ir bēres un mēs apbērēsim kurmi, nē, nekādā gadījumā. Šis kurmis ir tikai kāda cikla beigas un kāda nākošā cikla sākums. Viņš sāk strūdēt, trūdēšanas procesu nodrošina mums mikroorganismi, un attiecīgi no šī mirušā ķermeņa atkal mums atnāks minerālu vielas mūsu augiem. Un tā tas dabā notiek. Lūk, un tāpēc tas ir jāuztver vairāk kā vienkārši tāds stāsts, kuram sekot līdzi, un noteikti nav jāuztver kaut kādā veidā emocionāli. Un tad trešais punkts, pirms es sāku pirmo slaidu, tad mēs Dainas dārznieku skolā lasam lekcijas par dārzu ainavu plānošanu, un līdz ar to visi šie materiāli, viņus jau ir dzirdējuši vairāk kā 200 studenti, un te ir arī dažas atsauksmes no mūsu meitenēm, par to, ka tad, kad tu noklausies kaut kādu jaunu lekciju, tev atverās jaunas acis, un tu redzi sev apkārtējo pasauli pilnīgi savādāk. Tad tas ir tas, ko es jums novēlu šobrīd, lai jums ieslēdzas pilnīgi cita redze uz savu vidi, pirms mēs uzsākam savus pavasara uzkopšanas darbus. Aiziet! Lūk! Tātad, es gribu sākt ar to, ka pirms mēs vēl ķeramies uzreiz klāt pie tā, kā tad veidot savvaļas tās dzīvotnes mūsu dārzā, kādus materiālus izmantot un tam līdzīgi, ievads būs par mijiedarbību. Mijiedarbību tādā formā, ka neeksistē tādi labie vai sliktie kukaiņi, jā, vai kaut kādi labie un sliktie dzīvnieki, pieņemsim stirne, jā, viņi apēda tavas tūjas, tagad viņi ir slikti. Tā nav. Viņa pilda savu lomu ekosistēmā. Un arī tas ir jāpārnes uz mūsu dārzu, tad, kad mēs saskaramies, teiksim, ar kaut kādu kolorādo invāziju vai ar kāpostu baltaņu invāziju, viņi vienkārši pilda savu lomu ekosistēmā. Tas ir tas, ko viņi dara. Un
Tas ir pamats, uz ko vajadzētu balstīties. Nevajag uz viņiem apvainoties, vajag vienkārši sākt šo procesu pētīt dziļāk, tātad vērot. Tas, ko arī saka permakultūras viens no 12 principiem, vēro vidi, kas notiek tev apkārt. Un attiecīgi piemērs par laputīm. Ja, mēs visi zinām lielākoties, kam ir dārzi, kas ir laputis, un ka viņas tātad izsūc jaunos dzinumus augiem, tur, kur ir mīksti audi, kur viņas var ielaist savu snuķīti. Un mēs visi zinām, esam noteikti dzirdējuši, ka mārītes ir ļoti labi dārza darbinieki, ka viņas lūk apēt kaut kādus kaitīgos kukaiņus un tam līdzīgi. Ok, tagad saliekam šīs divas lietas kopā un padomājam nevis no mana rakursa, bet no Mārītes rakursa. Ja? Pavērsiens. Es tagad esmu Mārīte, bizbiz Mārīte. Un vai es gribu dzīvot tur, kur nav lapušu? Jo tas ir mans galvenais barošanās avots. Kāpēc? Kāpēc man dzīvot vietā, kur viņu nav, ja es varu dzīvot, kur ir pārbagātība ar laputīm? Un te ir atbilde arī par to, kā sākt skatīties uz šo dabas daudzveidību. Nevajag izslēgt tādas svarīgas sastāvdaļas, kā viņi viens ar otru miedarbojas, kā savvaļā šī kukaiņu pasaule, kā viņi barojoties viens ar otru, veido šo tādu pašregulējošu dzīvības sistēmu, tādu tīklu, kas reāli strādā, un cilvēks tur nepiedalās. Tātad mēs šobrīd novērojam. Un tas tīkls dabā ir tāds, ka pat tad, ja kaut kāds viens posmiņš kaut kur paliek netik stiprs, netik spēcīgs, tad viss atkal pašregulējas. Šo barošanās ķēžu tīklu paskatīsimies tagad nevis no Mārītes rakursa, paskatīsimies no mana rakursa. Ja esam atpakaļ, es permakultūras dārznieks, tātad es esmu cilvēks. Kas man interesē? Man interesē laba raža. Man interesē augi, kas ir veseli, kurus apēdīšu es, nevis kādi citi. Un attiecīgi, no mana rakursa kā dārznieks man ir sliktie kukaiņi. Ja tas būtu oftalmologs, kukaiņu pētnieks, tad viņš teiktu, ir kukainis tāds, ir kukainis šitāds. Viņam nav tāds sadalījums, man kā dārzniekam ir tāds, jā. Atceramies to. Mēs neesam nabas, pasaules nabas, mēs esam vienkārši cilvēks, dārznieks šobrīd. Un tātad tas sliktais kukainis apēd manu augu. Līdz ar to es varu mēģināt viņu kaut kādā veidā ietekmēt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka man ir jāatrod visi kaitēkļu kukaiņi un kaut kādā veidā viņi jāietekmē. Diezgan traki, teikšu uzreiz. Bet, lūk, dabā šajā pašregulējošā sistēmā ir tā, ka ir kukaiņi, kas barojas ar citiem kukaiņiem. Mūsu izpratnē viņi ir labie. Ja, oftalmologa izpratnē viņš ir vienkārši kukainis, kas pilda savu funkciju. Ok, labi, tātad, ja man vajag rīktīgi labu ražu, un man vajag kaut kādā veidā pasaukt visus labos kukaiņus, lai viņi atnāk uz manu dārzu, un pilda savus uzdevumus. Nu, grūti īstenot, vai ne? Varbūt jūs neesat mēģinājuši runāt ar kukaiņiem, es nezinu, pamēģiniet, ja varbūt jums sanāks, man nesanāca. Lūk, bet tas, ko es varu izdarīt, ir, es varu nodrošināt pienācīgu dzīvesvietu šiem labajiem kukaiņiem, lai viņi ierodas manā dārzā un barojoties ar citiem kukaiņiem aizsargā manus augus. Punkts. Tas ir viss, kas mums jāsaprot šodien šajā barošanās ķēdē. Ja? Dabā tas viss notiek jau, viņi pašorganizējas. Ja? Mums vienkārši jānovēro un šī sistēma jāpārnes uz manu dārzu. Un patiesībā pat nav svarīgi, kā sauc katru no kukaiņiem. Mēs vienkārši domājam šādā spektrā. Tad jau mazliet risinot to tematu tālāk, šeit ir viens Latvijas pētījums par ziedošo augu joslām ābeļu stādījumos. Kā šīs ziedošās augu joslas ir ietekmējušas ābolu ražu? Jo ir pierasts tādos industriālos stādījumos, ka ir, teiksim, augļu koki, un tad tās
taciņas pa vidu tiek izpļautas, bet šajā gadījumā tur tika vēl stādīti ziedošie augi, kas piesaista dažādus kukaiņus. Un tad tika vērtēts, kā tad tas ietekmēja ābolu ražu. Tad ābolu raža uzlabojās, jo te tajās nelielajās, es teikšu uzreiz nelielajās pļavas daļiņās, kas atradās starp augļu kokiem, vienkārši bija milzīgs daudzums ar dažādiem kukaiņiem, kurus mēs pat īsti nu, nevaram ietekmēt, jā, kuri tad tur būs tie labie sliktie, bet viņi miedarbojas. Jā, tātad šī bioloģiskā dabas daudzveidība, viņai ir vienkārši jānotic un jāiedot vieta, kur viņai dzīvot un pašregulēties, un viņi visu izdarīs. Nu tātad te jau es sāku arī mest dažādas idejas. Pirms es sāku par idejām. Vēl viens jēdziens, par kuru jums vajag padomāt, tad es jau sāku šo tēmu par kaitēkļiem, kas ēd citus kukaiņus. Jo, redz, ir kukaiņi, kas ēd augus. Viņus sauc fitofāgi. Tātad augi, kukaiņi, kas barojas ar augiem. Tie skaitās tie sliktie, jo viņi apēd mūsu augus. Līdz ar to mums ir jāpiesaista tos, kas ēd citus kukaiņus. Ja? Tātad tā ir cita kategorija. Un lūk, mārītes, putni, ēži tā skaitā, ziedu mušas, mazliet parunāsim, un tātad visa šī artilērija. Nav svarīgi, kā viņus sauc. Tas, kas mums jāizdara, ir jāiedod neliela, nepļauta pļavas, neliels nepļauts pļavas gabaliņš, lai viņiem būtu kur dzīvot. Un tad vēl otra kategorija, par kuru jūs arī noteikti varat padomāt savos dārzos, ko mēs arī, teiksim, praktizējam ar Dainu Zvejselnieci savā saimniecībā, nu jau vairākus gadus, ka mēs vairs augsni nearam. Tas nenozīmē, ka es viņu neuzroku. Tad, kad vajag, es viņu uzroku. Tad, kad vajag, tad es viņu parušinu. Bet lielākoties visu laiku mēs liekam uz dobēm virsū mulču, un attiecīgi mēs netraumējam augsnes virskārtu, kur tad notiek šī bioloģiskā dabas daudzveidība, jā, kur tie kukainīši skraida cauri, dēja savas oliņas, un kur šie dzīvības nāves cikli atkal un atkal notiek. Mēs uzticamies dabiskajiem procesiem, mēs ļaujam viņiem ienākt savā dārzā. Lūk, tā ka šīs ir divas tādas vienkāršākās lietas, nu, principā, kas pat neprasa zināšanas, vienkārši atstājam nepļautu gabalu, mulčājam dārzu, un viss jau ir kārtībā. Bet paturpināsim vēl tālāk. Par šiem plēsīgajiem kukaiņiem. Plēsīgie kukaiņi izklausās briesmīgi, vai ne? Nu, tātad izklausās sliktie, bet patiesībā viņi ir labie. Tātad plēsīgais kukainis ir tas, kurš apēd citu kukaini, kurš savukārt apēd manas burkānus un bietes un kāpostus. Jā, tātad man vajag piesaistīt tieši šo plēsīgo kukaiņu kārtu, lai notiek šī dabas daudzveidības pašregulējošā sistēma manā dārzā. Un te arī ir dati no tā paša pētījuma, kas tika veikts par ziedošiem augu joslām, ka tur, kur ir zāliens, tur šo plēsīgo kukaiņu ir stipri mazāk. Tur, kur ir jau normāli lakstaugi, tāds pļavas tipa stādījums, tur attiecīgi šī dabas daudzveidība jau ir stipri lielāka. Un arī tas pats ezis. Šodien es it kā vairāk runāju par kukaiņiem, jā, bet es pieminēšu ezi kā dzīvnieku pārstāvi. Viņam daudz drošāk ir staigāt tomēr pa pļaviņu nekā pa zālienu. Zālienā mēs viņu redzam, bet pļaviņā redzam retāk. Nu, vienkārši tur viņu grūtāk redzēt, ja? Atkal, te es drusiņ gribu pārmest to fokusu, nevis es dārznieks, bet es ezis. Tad, kad mēs ejam dabā un vērojam procesus, jā, es viņu novēroju, es kā Marta, es kā cilvēks, bet ik pa laikam jums vajag pārslēgties. Es augs. Es esmu koks, kas te aug. Kāpēc? Kas man patīk, kas man nepatīk? Es esmu ezis, kāpēc es šeit esmu? Un tad tu daudz vairāk varēsi redzēt tās lietas, ko iekļaut savā dārzā, lai viņš dzīvotu pats. Nu, lūk, attiecīgi plēsīgie kukaiņi. Paskatāmies, parazītiskās lapsenes. Izklausās superbriesmīgi, vai ne? Bet kas viņām ir, ko viņas dara? Tātad parazītiskā lapsene iedēja oliņu cita kukaiņa organismā. Un tātad
Šādā veidā tas saimnieku organisms vienkārši iznīkst, jo tā oliņa, veidoties par kāpuru, barojas ar saimnieku organismu. Un, attiecīgi, parazītiskās lapsenes ierobežo citu kukaiņu iespējamo invāziju. Un tā ir viņu loma, un redzat, diezgan padaudz viņu ir. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Jā, tā tad te ir tikai daļa no šiem kukaiņiem, kas te varētu būt. Un, teiksim, viena ideja, ko jūs varat darīt, es gribu pastāstīt arī vienu pētījumu par lazdām. Es tagad neatceros, diemžēl, uz citiem es nepateikšu, kurš bija tas, kurš mēģināja pierādīt, ka lazdu stādījumi netālu no augļu dārziem labi ietekmē ābolu ražu. Tātad tēze uzstādījums bija kaut kas pavisam cits, bet finālā tas rezultāts bija tāds, ka šīs lazdas nevis ar savu klātbūtni vienkārši ietekmēja kaut kādā veidā šīs ābeles, bet lazdās ļoti labprāt mājo dažādi plēsīgie kukaiņi. Un šie plēsīgie kukaiņi no lazdām loģiski pārceļo uz blakus esošajām ābelēm, kur tad arī barojas un ietekmē šo iespējamo invazīvo stāvokli tavā dārzā. Tātad lazdu stādīt blakus āboldārzam ir labi. Nedēļ micēlija vai vēl kaut kā tam līdzīga vai dēļ lapu krāsas, bet tieši dēļ tā, ka tur dzīvo plēsīgie kukaiņi. Un tā tad es jau arī teicu, ka šis plēsīgais kukainis, kas ir viņa pluss, kas ir viņa bonus, tas, ka viņš iedēja oliņu saimnieku organismā. Un te ir arī piemērs, kā mums būtu jāsāk domāt. Jo, pieņemsim, lūk, jātnieciņš. Šādi izskatās jātnieciņš. Ja, esat noteikti redzējuši. Izskatās diezgan crazy, diezgan tāds, negribās viņam baigi skarties klāt, bet atceramies, ka viņš ir labais. Viņš ir viens no galvenajiem, kas dēj oliņas, lūk, pieņemsim smecerniekos, ja. Savukārt smecernieks ir tas, kurš izēd ziedus, ja. Ir zēmeņu smecernieks, ābeļu smecernieks un tam līdzīgi. Jātnieciņš ir tas, kas smecernieka izplatību ierobežo. Tātad tas, kas mums ir jāmēģina darīt, mums ir jāmēģina piesaistīt smecernieku savam dārzam, nevis dzīt viņu projām. Vēl viena ideja, kas piesaista šos tātad plēsīgos kukaiņus, un tā skaitā arī smecerniekus, ļoti tipiski tie ir čemurzieži. Tie augi, kuriem zieds ir kā dillei. Šajos čemurziežos mēs drīz runāsim par nektāra augiem. Viņiem ir viegli būt, viņiem tur ir savi veidi, kā un kāpēc viņi tajos čemurziežos dzīvo, bet tātad, jā, vienkārši es tikko pametu vēl vienu ideju, kas jau jums nodrošinās labāku dārza bioloģisko daudzveidību. Stādiet augus, kam ir dillas tipa ziedi, čemurs. Pieņemsim spožlapsenīti. Arī izskatās diezgan tāda baismīga, kā tāda ņindza, un varētu likties, ka nu šitā jau noteikti manam dārzam neko labu nedara, bet nē. Viņa tieši tāpat kā jātnieciņi, viņa darbojas tādā pašā principā, ka parazitē uz citiem kukaiņiem. Līdz ar to, ja jūs redzat šādas mazas spožlapsenītes, noteikti viņas neklapējam nost un mācam arī saviem bērniem. Šie ir labie dārza darbinieki, kas palīdzēs taviem augiem būt veseliem. Nākošais, trihogrammas. Trihogramma pēc idejas ir tā pati spožlapsenīte, tikai viņa ir stipri mazāka, un trihogrammas var iegādāties. Viņas var iegādāties bioefektā, šī nav nekāda reklāma, vienkārši tur reāli viņas var nopirkt, citur nezinu kur. Un tā tad, ja tu esi pamanījis, ka tavā augļu dārzā ir kāda invāzija, tad mēs varam iegādāties, bet ir laicīgi jāpasūta, jo tie ir dzīvi organismi, viņus atsūta tādā kastītē, un tad dienā, kad nav vēja, mēs izlaižam ārā šos mazos organismus, un viņi dēj oliņas citos kukaiņos. Tātad vai nu es pērku trihogrammu, vai es savu dārzu veidoju tā, lai tur dzīvotu gan jātnieciņi, gan spožlapsenītes. Tā ir mana izvēle, viennozīmīgi. Un paši izdarat secinājumus, kas ir tāds ilgtermiņa lēmums vairāk un kas ir īstermiņa lēmums. Attiecīgi,
Ja es nedaudz pieskāros pie nevis mikro, bet pie dzīvajiem organismiem, kurus jūs varat iegādāties nosacīt tādai dārza aptieciņai, tad jā, tās ir trihogrammas, vēl var nopirkt arī fitosēju lus, tā ir ērce, ja, tātad vārds ērce, līdzīgi kā bilde ar beigto kurmi. Jā, mums liekas, ērce, viss slikti. Nu, nē, tā nav. Tātad ir ērcītes, kas dzīvo uz mūsu augiem, tad mēs vienkārši varam paņemt citu ērci, kas apēd to, kura ēd mūsu augus. Uh, Ne par visu, bet ļoti bieži mēs varam domāt šādā rakursā, ar ko saslimi, ar to ārstējies. Ja? Domājot par dabas daudzveidību, bieži vien šis teikums ir tīri vietā, jo, nu, tu atnāc uz savu dārzu, skaties, ej, tu nost, nu, viss sapēsts, ko darīt. Tev ir jāsāk skatīties, vērot, pētīt. Un šobrīd es tev dodu tādus atslēgas vārdus, uz ko paskatīties un kā domāt tālāk par tiem risinājumiem. Jā, tātad ar ko saslim ar to ārstējies arī ir labs risinājums. Vai pieņemsim, ja tev augsnē ir savairojušās kaut kādas sēnīšu slimības, tad tas, ko mēs darām, mēs dodam antagono sēni. Sēni, kas apēdīs to, kura apēd tavus augus. Lūk, šādā rakursā tas ir ļoti, ļoti bioloģiski un permakultūras stilā, tāpēc aktualizēju arī plēsēju ērces. Jā, plēsīgie kukaiņi ir labi, plēsēju ērces arī ir labas. Uh, Tūlīt beigšu šo, jo te mums nav kukaiņu pētnieku kongress, bet tīri tā, lai paskatītos. Teiksim, ziedu muša. Noteikti esat redzējuši. Ziedu muša izmanto mīmikriju vienkārši, lai maskētos no kaitniekiem. Ja? Patiesībā šī ir tikai mušiņa, tā nav ne kamene, ne lapsene, ne bite. Un tad, kad arī jūs paši redzat šīs mušiņas, jums ir jāsaprot, atnāca dārza palīgs. Tas ir tas, kas par viņu jādomā, nevis kā viņu tur ātrāk nosast. Viņa tev neko neizdarīs. Jā, tātad, ka, kā mēs varam saprast, kas tad ir mūsu dārza palīgs? Mums ir jāsāk, vienkārši jāatver Wikipēdija, Google un jāpaskatās, ko viņi dara pa savu dzīvi. Jā, tātad, kad ir kāpura stadijā, kāpuri vienmēr ir ļoti riģīgi. Tiešām, jo viņiem ir ātri jāizveido tātad jauns ķermenis un jāizšķiļas. Līdz ar to, teiksim, arī vasarā ir tāds viens moments, kad liekas, viss dārzs ir apēsts. Tas ir vienkārši tas mirklis, kad lielākoties visi kāpuri visām sugām šķiļas ārā, un tad mums liekas, nu, nekas vairs te nebūs, jā, bet būs, viņi saņemsies, augi izaugs. Bet tāds vienkārši ir tas laiks. Tātad kāpuri, ok, mums iznīcina bruņutis, cikādes laputis. Ideāli dārza darbinieks. Ja pieņemsim viendienītes, viņas barojas ar maitu. Tātad ar mirušiem ķermeņiem, un iesuru vairāk ap ūdeni ņemās. Tātad vai viņa ir mans dārza darbinieks? Nu, ļoti pastarpināti, jā? Ļoti pastarpināti. Līdz ar to uz viendienīti nav ko ieciklēties, bet ziedumuša, jā, tas ir mūsējais. Un, attiecīgi, teiksim, ja mēs runājam par ziedu mušu, tad, ja tas ir ok, tad mēs domājam, kā viņu piesaistīt. Ja? Un to visu informāciju var atrast par katru kukaini arī internetā. Tātad, teiksim, ziedu muša mums der putekšņu augi. Ja? Tur, kur pašas mušiņas skraida apkārt, attiecīgi, nektāra augu dārzs būs tas, kas palīdzēs piesaistīt dārzam ziedu mušu, kura palīdzēs augiem būt veseliem un lai nerodas citu kaitēkļu kukaiņu invāzijas. Vēl viens kukainis, par kuru es ļoti, ļoti mīlu runāt, tā ir bizbizmārīte. Mums ir pierasts domāt, ka tā ir dievgosniņa, jā, mēs viņu saucam par dievgosniņu. Un, nu, tā aura, viņa ir tāda naiva, svēta, mierīga. Patiesībā mārītes ir plēsēji. Un viņas ēd laputis tā, ka šņakst uz visām pusēm. Un es jau jums runāju arī par mārītēm, par to, ka tur, kur nav lapušu, tur to mārīšu arī iespējams nebūs. Un šeit, tad, kad jūs pētat, tad, kad jūs vērojat vidi, pastāstīšu arī savu piemēru, kā man bija. Es sāku eksperimentēt ar kompanjonu augiem savā dārzā, un es iesēju burkānus, vagā, kur auga neaizmirstulītes.
Es vienkārši viņus neizrāvu ārā. Iesēju tur tos burkānus un vienkārši tajā momentā ļoti daudz lasīju informāciju par kompanjonu augiem. Un ko es novēroju, es skatos, vai man dieniņ tik daudz mārīšu ir šajā vagā, kur aug burkāni kopā ar neaizmirstulītēm. Es izdarīju secinājumus, ka neaizmirstulītes piesaistīja mārītes. Bet, kā jau es minēju, kāpēc tai mārītei nākt sēdēt uz tās neaizmirstules, ja viņai tur nav ko ēst? Absolūti normāls jautājums. Un tikai pēc tam, pēc kāda laika, es sāku, nu, jau pārprātot savas sākuma tēzes, un tad es sapratu, ka tur vienkārši bija savairojušās laputes šajos burkānos, un tās mārītes man piesaistījās, un neaizmirstu tūlīt, kā kompanjona augs, protams, palīdzēja, viennozīmīgi, bet, nu, tad, kad vērojat, neizdarat pārsteidzīgus secinājumus. Un tātad par mārītēm, ja nu jums gribas paeksperimentēt, kur es arī esmu ielikusi linku, kur jūs varat atrast Uno Bergmaņa mārīšu audzēšanas skaidrojumu grupā. Mārītes var arī iegādāties, jā, bet, nu, tātad Uno Bergmanis ir ļoti labi izstāstījis, cik viegli patiesībā ir tikt pašam pie savām mārītēm, noķerot tikai kādu pārīti un ieliekot burciņā. Jā, patīk viņām vairoties, un tad jūs varat viņus izlaist savā dārzā. Lūk, nu tā. Varbūt, nu, nav tas nemaz tik sarežģīts, pavisam nav sarežģīti, bet es jums gribu atgādināt, atgriežamies pie pamat lietām, neiespringstam uz to, kur man tagad nopirkt mārītes, ja? Sākumā paskatāmies, kas notiek tavā vidē. Pirms mēs ejam jau pie pašām savvaļas dzīvotnēm, tad vēl viens piemērs, teiksim, par spīļesti. Arī liekas briesmīgi, un tūliņ man kodīs ādu pušu, un viss būs slikti. Paskatāmies, ko viņa ēd. Uzturas ogulājos, ja, tātad dzīvo pa naktīm, ēd laputis, sprāģus, taureņu kāpurus un visu šo delegāciju, kas man ir vajadzīgs, lai viņus apēstu kāds, nevis lai es pati viņus lasītu. Tātad spīļeste ir ok, tas ir dārza darbinieks. Ko mēs domājam, nevis kā runāt ar spīļesti, bet kā iedot viņai vietu, kur dzīvot. Vietiņu, kur viņai būt, uzturēties un turpināt ēst kaitīgos kukaiņus priekš manis kā priekšdārznieka. Un tātad tas, ko mēs darām, teiksim, šādi ten otrādi apgāsti terakotas podiņi, kas piepildīti ar sienu, ļauj viņām ielīst pa dienu paslēpties, jo spīļestas vairāk ir nakts dzīvnieki. Tad vēl, ko es gribu arī pavilkt tagad sedziņu nedaudz uz savu pusi. Es tagad runāju ļoti par holistisku, dabai draudzīgu pieeju. Tagad es gribu nedaudz parunāt arī par daļdārzniecību, ja, par skaistumu, par estētiku. Ja te ir metode, kurai ir reāla funkcija, man vajag piesaistīt spīļesti, es izlieku šo terakotas podiņu, es viņu arī sāku uztvert kā dārza dekorāciju. Un attiecīgi pēc tam vienu dienu es viņu ielieku vienā ābelē šos podiņus, citu dienu es pārnesu uz citu ābeli. Ja, tātad te ir atkal nāk klāt vēl papildus funkcija, gan dekorācija, gan tātad kaitēkļu samazināšanas akcija. Ļoti labi. Man līdz šim absolūti apmierina un patīk. Nu tātad. Runājot par savvaļas dzīvotnēm, ja, tas nav vienkārši terakotas podiņš, bet mums ir jāsaprot, kāpēc es vispār to daru. Bieži vien mums nejauši sanāk izdarīt lietas pareizi, un tas ir forši, bet šodien mēs parunāsim, kā apzināti to darīt. Tātad, lai piesaistītu šos plēsēju kukaiņus, vai principā jebkuru arī ezi, nu, arī putnus, ja, tātad visus, kas mums palīdz saglabāt dārza veselību, mums ir jāmēģina izveidot viņa vieta, kur viņam patiktu būt un atrasties. Tu esi savās mājās, un tur ir tava komforta vieta. Līdzīgi putniņš, viņš atradīs savu komforta vietu, un tur arī būs viņa mājas. Lai būtu komforts, un šeit mēs varam runāt gan par sevi, gan arī par kādu citu, par to pašu putneņu, ja, tad es atkal mainu fokusu no tā, ka tagad es runāju nevis kā es dārznieks, es Marta, kura sēju ķirbģus, šobrīd es runāšu, pieņemsim, kā putnes, piemēram, ja, tātad, lai es pie tevis uz tavu dārzu lidotu,
kas man ir vajadzīgs? Tātad, man ir vajadzīgs ūdens, tieši tāpat kā mums visiem. Mums vajag padzerties, lai mēs nodrošinātu savus bioloģiskos procesus organismā. Ok, tātad mums jau jāsāk domāt, vai manā dārzā vispār ir kāda ūdens tilpne, peļķīte vai kaut kas tam līdzīgs, kur tad viņš var apmierināt šo elementāro vajadzību, tas putniņš. Nākošais. Mūsu dārzā ir jānodrošina arī ēdiens. Un te ir tas stāsts par mārītēm. Ja tur nav laputis, kāpēc tai mārītei tur būt un dzīvot? Viņa ies pie kaimiņa, kuram ir laputis. Attiecīgi, tātad, ja man ir šī kukaiņu daudzveidība, ja tur ir kaut kādi kāpuri, tad tur arī būs kāds, kas viņus ēdīs. Par ēdienu gribu izstāstīt piemēru par kurmi. Attiecīgi, mēs visi domājam, ak, Dievs, kurmis sālos zālienu, tik neglīti izskatās, tagad es likšu visādus tur instrumentus un pīkstuļus, lai viņš iet projām. Bet tagad nedaudz iepauzējam, pirms mēs tērējam naudu uz pīkstuļiem, iepauzējam, padomājam, pavērojam, kāpēc tas kurmis te ir. Kurmis ir tas, kurš ēd kukaiņus un augu saknītes arī, bet viņš ložnājot pa zemi izēd ne tikai sliekas, bet arī maivaboļu kāpurus. Un tagad iedomājies, man pagalmā auga 2 milzīgi ozoli. Katru pavasari tur čumu un muģ no maivabolēm. Viņi kā tādi boingi skan. Un tev liekas, tā maivabola baigi tālu kaut kur lidos. Nu, viņa iekrīt tepat pie manis zemē un sadē savus kāpurus. Tātad tur ir pilns ar viņiem. Attiecīgi, ir ko ēst. Tātad ir ēdiens. Ir vesels maivaboļu restorāns, mums atnāk arī kurmis, un viņš tos maivaboļu kāpurus ēd. Ja es viņu aizdanu projām, kurš maivaboļu kāpurus lasīs ārā no augsnes? Nu, laikam es, jā. Es esmu tieši tik slinka, ka es to negribu darīt, tāpēc ļaušu to darīt kurmim, un man vieglāk ir 3 reizes pāriet ar grābeklīti pāri tam kurmja rakumam, lai viņš dara savu darbu. Tātad, ēdiens. Nākošais mājvieta. Loģiski, ka katram gan kukainim, gan eizim, gan kurmim viņam vajag kādu migu, kur pabūt. Tātad kādu vietu, kur netraucē tik ļoti, kas ir piemērota viņa prasībām. Un mājvietas tēmai izdalīju vēl vienu apakšpunktu, bet ļoti svarīgu, kā bērnistaba ne tikai būt, jo visiem ir svarīgi šajā īsajā sezonā. Latvijā ir ļoti īsa sezona, kad viņi var izdēt, kukaiņi izdēt oliņas, izaudzēt nākošo paudzi, vairoties un izdēt jau, lai izšķiļas nākošā paudze, kura nodrošinās šo ciklu turpināšanos. Un attiecīgi bērnistaba. Arī gan ezim, gan kurmim, gan jātnieciņam, viņiem visiem ir vajadzīga vieta, kur audzināt, kur tiem bērniem būt. Un tagad pārmetu vēlreiz fokusu, nevis pārmetu fokusu atpakaļ uz mani, kā uz cilvēku. Ja es, kā Marta, domāju tagad, kāda būs mana bērnistaba, vai nu es viņu likšu kaut kur ielai pa vidu, vai nu es viņai atradīšu kādu mierīgu, klusu vietiņu, kur bērni var izaugt. Tieši tāpat visi kukaiņi ir ļoti labas mammītes un papucīši un meklē vislabāko, klusāko vietiņu, kur viņu bērniņiem būt un izaugt un izšķilties. Attiecīgi šādā spektrā mēs varam domāt par visu savu teritoriju, par dažādām dārza telpām manā vidē. Un tā ideja, ko es šobrīd gribu pamest, ir tas, kas tika rakstīts arī semināru uzsaukumā, ka pat tad, kad tev liekas, ka viss ir jānopļauj, viss ir jāsakop, jo tā vajag, atstāj kādu vietiņu, kur zāle aug mežonīgi, vai tur aiz stūra, vai varbūt tepat pagalmā iekšā, jo, teiksim, mans Miltenes mājā arī bija tā, ka te, lūk, ir šitāds varžu dīķītis, daļdārznieces pagalms šis saucās, Māziņš dīķits, zāle tur aizaugusi, tur viss diezgan kreizī notiek, un es pie viņa nelīdu. Man tur dzīvoja tritoni, man tur dzīvoja arī ūdenžurkas, man tur dzīvoja krupīši, tur bija tāda dabas daudzveidība pagalmā pa vidu. Es jums teikšu tā, tas ir luxury.
Tas ir tas, ko Rīgas centrā neviens nevar atļauties. Tāpēc veidojam šādas saliņas, kur ir vēlams pieejami visi šie faktori. Ūdens, ēdiens, mājvieta ar bērnu stabu, tātad vieta, kur tu netraucē šos dzīvnieciņus. Ok. Tā. Tagad ir jums uzdevums. Kamēr jūs domājat atbildi, tātad mēs tikko runājām par to, ka, lai piesaistītu kādu mūsu dārza darbinieku, kukaiņa vai dzīvnieciņa izskatā, mums jānodrošina 4 svarīgi faktori. Un jūs man varat tagad, kamēr es atbildēšu uz jautājumiem no čata, jūs varat ierakstīt, kura ir labākā, veiksmīgākā izveidotā savvaļas dzīvotne, kas atbilst visiem 4 faktoriem, kas varētu piesaistīt mūsu dārza darbiniekus. Tā, palasīšu čatu par lazdām pie augļu dārziem, cik ir netālu tieši starp augļu kokiem vai, piemēram, 30 metru attālumā arī der. Der arī 30 metri lazdas, ja kas ir ļoti labs vējlaužu materiāls. Vējlauzes arī uzlabo augļu dārzu ražu. Jā, vējlauzes uzlabo mikroklimatiskos apstākļus tavā augļu dārzā, tāpēc, un lazda, viņa ir tātad lokana, un lazda plus dod riekstus, plus nodrošina mājvietu šiem plēsīgajiem kukaiņiem. Tur ir tik daudz bonusu, kāpēc tās lazdas stādīt, bet padomā ar prātu, kur. Jā, pa vidu nevajag augļu dārzā, jo tur augļu dārzā ir jādomā par saules ķeršanu. Lai gan ābelē tiek saule, lai gan arī ogu krūmam tiek saule, jo ja nebūs saule uz augļa, tad auglī neradīsies cukuri un viņš nebūs saldens. Jā, taisam vējlauzes, tas ir mans ieteikums. Ir lazdas ap dārzu, tāpat ābeles pilnas ar tinējiem. Jā, es tev neko nevaru pretī pateikt. Man, diemžēl, šeit šodien nav ielikts tas slaids, bet tad, kad es runāju par dabai draudzīgu pieeju, kādas invāzijas savaldīšana, es uzreiz saku, ka ar vienu metodi nekad nepietiks. Tātad tu sastādi tās lazdas, tas ir tikai viens neliels. Tā, mirklīti. Es tūliņ uzlikšu to slaidu, ja? Vienkārši ļoti labs jautājums. Sekundiņu, kur man viņš palika? Tiešām vērtīgi. Tā. Tūliņ. Kā domāt par par invāziju tavā dārzā? Lūk. Kaitēkļu ierobežošana dārzā. Jā, tātad es esmu lasījusi lekciju mācību centram Buds. Attiecīgi, te ir pa lielam visas nevis metodes, bet jomas, kurās jūs varat meklēt kādu metodi, kuru izmantot invāzijas ierobežošanai, saprotot, ka ja pie tevis šī bioloģiskā dabas daudzveidība nav pietiekoši nodrošinājusi tātad, to, ka dārs ir ok, tad mums jāsāk domāt. Tā, sākam, pieņemsim. Ko mēs paņemsim? Kas tev ir? Ar tinējiem. Ziniet, ar tinējiem es uzreiz pateikšu, es pati neesmu baigi ar viņiem cīnījusies, nav bijusi baigā saskarsme. Tas, ko es esmu darījusi, es esmu dedzinājusi viņu tos pūznīšus. Vienkārši ir tāds baloniņš, gāzes, kuram uzliek deglīti, un tad, kad viņi sāk veidot tos savus kokonu tās vietiņas, es viņus vienkārši to gāzes deglīti izdedzinu ārā un viss. Ja, nu, un tā ir manuāla nolasīšana. Tā ir tikai viena lieta, ko es varu izdarīt. Nākošais, un tad mēs vienkārši pa šito apli ejam uz priekšu un domājam, ko mēs no katras lietas varam izdarīt. Tātad manuāla nolasīšana nodedzināja, ok, ar ķīmiskiem līdzekļiem, nu tātad attiecīgi nepieciešams dokuments, lai es varētu iegādāties kaut ko, un mēģināt izmantot arī ķīmiskos līdzekļus. Mainīt vides apstākļus. Jā, tātad, teiksim, tā pati arī lazdu stādīšana ir kaut, nē, lazdu stādīšana būs citur. Mainīt vides apstākļus, jā, tā,
Par tinēju, nu jā, es teicu, es par tinēju neesmu baigais profesionālis, tā mainīt vidas apstākļus, tad bišķiņ jāpadomā. Par gliemežiem man ir ļoti labi tas riņķis jau sanācis. Izvēlēties izturīgākas augu šķirnes. Ja? Ok, labi, pie vidas apstākļiem es iestrēgu, ejam tālāk. Izturīgāku šķirni, vai ne? Mēs varam tātad pētīt, ko mums piedāvā šķirņu sortiments un izvēlēties tādus, kas varbūt ir izturīgākas. Ievies dabīgos ienaidniekus. Lūk, un šeit ir tā lazdu lieta. Ja mēs tās lazdas tur iestādām, tas ir tikai viens no visiem šiem aplīšiem, ko mēs izmantojam. Ar mikrobioloģiskajiem līdzekļiem tad mēs varam laist tās pašas, vai ar tad mikrobioloģiskie līdzekļi vairāk ir tie, kas strādā ar mikroorganismiem. Vai tinējam, ne, nu tinējam arī varētu varbūt smidzināt, jā, virsū kādus mikrobioloģiskos līdzekļus, kur iekšā ir baktērija, kas sēd viņu oliņas, kas sēd tos proteīnus, un, jā, nepateikšu neko konkrēti, šī sistēma kādā domāt. Nākošais, ar bioloģiskiem līdzekļiem. Um, ar bioloģiskiem līdzekļiem. Nē, ievies dabīgos ienaidniekus, atliekšu atpakaļ. Tās pašas spožlapsanītes. Ja, arī varat mēģināt izlaist. Lūk, te jau pie šī aplīšuma sanāca divi varianti. Ar bioloģiskajiem līdzekļiem. Starp citu, arī ir vītolu mizas novārījums. Ja, viņš arī strādā kā ļoti spēcīgs līdzeklis auga aizsardzībā. Ja, tātad vītola lapa. Un tas ir viss, kas mums vajadzīgs, bioloģiskie līdzekļi. Bet viņš ir tieši tik spēcīgs, ka arī bioloģiskajās saimniecībās viņu nevisai ļauj izmantot. Dezorientācija. Ejam tālāk, jā. Ja tur ir ļoti liels ābolu lauks, tad šie kukaiņi viņi arī saodīs un viņi tur dosies, jā. Ja mums ir vairāk miks stādījums, polistādījums, tad viņiem ir grūtāk. Fiziska barjera. Uzklājot virsū, teiksim, agrotīklu arī tādā veidā, tajā mirklī, kad kukaiņi izlido dēt oliņas, jā, tas nenozīmē, ka visu sezonu jātur tas agrotīkls, bet tad, kad viņi izlido, arī tas ļoti labi nostrādā, bet drusciņi vajag papētīt. Lūk, es ceru, ka es atbildēju uz tavu jautājumu. Tūlīt noņemšu no šito. Ir lazdas ap dārzu. To es pateicu. Trihogrammas pārziemo vai turpina vairoties? Nepārziemo, pērkami no jauna. Nu, varbūt kāda pārziemo, bet, zin kā, tām trihogrammām arī ir tā, ka, ja tu viņas izlai, tas nu, kā tas ir dzīves organismus, un, teiksim, ja tu viņu vējainā laikā izlai dārā, tad viņa var aizlidot arī uz kaimiņa dārzu. Ja, tā kā tur atkal vērojam, skatāmies, ja mēs viņas izlaižam, tad paskatāmies, kā mums ir ietekmēta raža, ja viņa ir uzlabojusies, ja viņa vēl aizvien ir slikta, tad atkal ejam cauri tam aplim, ko es tikko rādīju, un skatāmies, ko mēs vēl varam darīt, ja, un varbūt vajag arī otru reizi to trihogrammu izlaist. Tā, Amazoli var iegādāties dažādus palīgu kukaiņus, bet, protams, labā, lai kukaiņi paši dzīvojas pa dārzu. Amazoli. Es nezinu, kas ir amazoli, bet ko es gribu jums pateikt? Tajā momentā, kad mēs iegādājamies kaut kādus organismus, dzīvus organismus no ārzemēm, jāpadomā divreiz, jo mūsu vide tā kā nav īsti radusi viņiem, ja, teiksim, tas pats Spānijas kailglēmezis, viņš arī pie mums ir ieradies, ja, un ir izveidosies invāzija. Teiksim, arī pērkot mikroorganismus vai kaut kādu preparātu, kas satur sēņu micēliju, tad, kad mēs pērkam viņu no ārzemēm, tur ir pilnīgi cits sēņu celms, kas iespējams pie mums nav, un mēs nezinām, kā viņš sāks uzvesties. Tāpēc es labāk ieteiktu pirkt pie savējiem, un bioefektam ir ļoti plašs spektrs, tur ir jāzuna, jārunā, viņi visu smuki izstāsta. Tikai tāpēc. Es tur nestrādāju, jā, bet tāpēc, ka viņi vairo savus vietējos mikroorganismus un tos, kas mums tiešām nenodarīs pāri. Vai mārīšu oliņas ir līdzīgas Kolorādo vaboļu oliņām? Mazas un oranžīgas. Jā, viņas ir līdzīgas. Viņas nav tik lielos tādos laukumos, tas ir viens. Otrs, tad, kad mēs vērojam, lūk, šīs dažādās kukaiņu stadijas,
Viņas ļoti bieži ir dikti vienādas, tā ka, nu, zinat, reāli nevar atšķirt. Bet tad mums ir jāsāk domāt, kas ir tā virsma, uz kā virsū es atradu šo konkrēto oliņu. Tā, es tagad gribētu atrast, ja man sanāks, slaidu un parādīt jums, tūliņ es atradīšu, par, zināt par ko? Par vabolēm. Jā, lūk. Ļoti labs slaids. Ceru, ka atbildēšu maksimāli precīzi. Tātad, maiva boļu kāpuri. Jā, mēs tagad jautājums tika uzdots par oliņām. Es teicu, viņas izskatās līdzīgi. Tāpēc skaties vietu, kur viņas ir iedētas. Ja uz kartupeļa, diez vai tā būs mārīte, jā. Tā visticamāk būs Kolorādo, būsim reāli. Un gribu parādīt šo piemēru par maivaboļu kāpuriem. Lielākoties cilvēks atrokot augsni un redzot šāda tipa kāpuru, sāk šausmināties un domā, ak, Dievs, maivabola, ko man tagad darīt? Stop! Pirms tu sāc panikot un spiest viņu nost, paskaties, kur tu viņu atradi. Tātad maivabola. Viņa savu kāpuru iedēja augsnē, kur tas kāpurs tad 3-4 gadus kūņojas un pārtiek no augu saknēm. No tavu zemeņu saknēm, un tavas zemenes tur tad arī nomirst, jo maivaboļu kāpuri barojas. Savukārt, zeltītā rožvabole, zeltītās rožvaboles kāpurs, redzat, mazākas kājiņas, bet tad, kad ir maziņš maivaboles kāpuriņš, viņš ir ļoti līdzīgs. Nu, grūti atšķirt tiešām, bet vieta, kur? Tātad, zeltītās rožvaboles kāpurs barojas no trūda, nevis no dzīves zemenes saknēm, bet no zemenes, kura jau ir izrauta, iemesta kompostā, un tur dzīvos rožvaboļu kāpuri. Līdz ar to, ja vietā, kas ir trūdvielām bagāta, komposta kaudzē, tu atrodi šādu kāpuru, nu visticamāk, tā būs rožvabole vai arī degunraža vabole. Jā, tātad arī degunraža vabolē, lūk, ir šāds kāpuriņš. Rekur arī. Un viņa ir aizsargājama. Jā, tā kā skatāmies, kur tu atrodi to tārpiņu. Un attiecīgi arī par tām oliņām skaties, kur viņas ir. Tā, labi. Kur mēs ēdam, ejam tālāk, kur mēs ēdam maivaboļu kāpurus, bet ko labu dara simtiem ūdeņžurku. Lapsa viena pati netiek galā, domāju, varbūt uztaisīt lapsa ganības pļavā. Āri kolosāli. Tava holistiskā pieeja ir iesniegusies tādos horizontos, kādos pat neesmu domājusi. Bet, ja mēs runājam par ūdeņžurkām, tātad kas mums būs dabīgais ienaidnieks, jā, lapsa, tajā pašā laikā tu vari varbūt arī paskatīties, noīrēt vai iegādāties kādu suni, kas ir tieši, nu, pieņemsim kaut kādu taksīti, kas ir alu suns, ja, kuram jau instinktīvi ir ielikts viņa izpratnē, lūk, skraidīt un meklēt tās alas. Tas ir viens arī variants. Jā, tev jāņem suns, es saprotu, bet, hei, ja tev ir simtiem ūdeņžurku un tev tas traucē, var izmantot visas tās nehumānās metodes, laist izplūdes gāzes iekšā un tam līdzīgi. Tad par ūdeņžurkām neesmu mēģinājusi, bet par parastajām žurkām esmu dzirdējusi, ka tātad nehumānā metode saķert žurku, apdedzināt viņai spalvu, ielaist apakaļ. Pārējās sajūt to smaku un viņas bēg projām. Humānā metode ir tad, kad tu vari paņemt nemazgātu aitas vilnu, kolosāls materiāls, repelents materiāls, viņu vēl bišķiņ piededzināt un tad viņu salikt palām. Varbūt aiziet. Ja? Es tev negarantēju rezultātu, es tev uzreiz saku, bet mēģinam, nu, visu, ko varam ap to kaitēkļu ierobežošanas apli, visu mēģinam. Un vēl viens variants, kas ir sliņķu variants, ja? Es nekautrējos par to, kam patīk paslinkot. Ja man ir ūdeņžurkas un, teiksim, nu, ja es domāju par kaut kādu dekoratīvo dārzu, tad es vienkārši nestādu savā dārzā augus, kas garšo ūdeņžurkām. Es stādu tos, kas viņiem negaršo, jo augu sortiments ir paliels. Jā, nu tur jāskatās tātad.
Nu, kaut kā tā es domātu par šo. Lapsu pļava nav slikta ideja, bet redz, ar tām invāzijām ir tā, ka, redz, dabā, jā, viņā uzrodas invāzija. Lūk, uzrodas ūdeņšurkas. Dabīgais ienaidnieks, viņš uzreiz to nesaprot vēl, jā, atrod, tātad viens, teiksim, viena laps atrod to ūdeņšurku mitekli, ir ok, atrod cita, un tad tās lapsas viņas automātiski sāk tur būt, tajā areālā. Vienkārši tas ir laika jautājums, bet man kā dārzniekam, jā, tātad fokus tagad vairs nevis uz lapsu un uz ūdeņšurku, uz mani. Man vajag tagad aizsargāt, jā, man nav laika gaidīt šo dabisko ciklu, kad tās lapsas tur atnāks un apēdīs manas ūdeņžurkas. Lūk, tāpēc mēģinam dažādus veidus. Tā, ir arī dzeltenas Kolorādo oliņas. Kā atšķirt? To gan nezināšu, pašai šis jautājums aktuāls. Kolorādo dēļ tikai uz kartupeļiem, esmu redzējis uz tomātiem, tāpat jau tas naktenis vien ir, tad uz pārējiem augiem cerams mārītes. Jā, tas ir tas, ko es arī runāju. Arī tā problēma ūdeņš žurkas danco pa tām kurmju ejām, pūces, lapas un kaķi nespēja tikt galā, diemžēl. Nu, ja ir tik briesmīgi ar tām ūdeņžurkām, nu, tad jūs varat mēģināt varbūt tās kultūras, kuras jums izzāda visvairāk, viņām taisīt dobi, kurā iekšā ir metāla trušu siets. Nu, tā tad, nu, tur ir jāiespringst, jā, bet, nu, ja tev ir reāli tāda problēma, tad ir jāiespringst, nav variantu. Tātad tā ir metoda fiziska barjera. Jā, mēs tur, kur mums ir dobīta, mēs to augsnes virskārtu noņemam, ieliekam trušu sietu ar, nu, ar maziņu actiņu, jā, viņš ir padārgs, prieks nebūs lēts, bet, nu, tā jūs kaut kādā veidā varat mēģināt cīnīties ar šīm ūdeņžurkām. Un tad atvērt atpakaļ substrātu, stādīt savus augus. Par tām ūdeņžurkām es lasīju, ka viņas baigi dziļi augsnē nestaigā, ka viņas, nu, vairāk tur tādā virskārtiņā, un jā, viņas izmanto kurmju ejas kā pārvietošanās līdzekli. Kāpēc rakt pašai, ja var nerakt, loģiski, vai ne? Um, nu, tā, jā. Nu, tiešām, ja ir tik traki ar tām ūdeņžurkām, nu, vēl pašai plintimuši ir jāpastāv klāt. Manuāla nolasīšana. Neko nevaru pateikt. Tā, labi, jautājumu sesija beidzās. Atgriežamies pie slaida. Kurš no dīķišiem vispiemērotākais saules dzīvotnes piemērs? Atbildes man ir numur 3, numur 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3 un 4. Nu, jā, jā. Es pat vairāk dotu priekšroku numur 3, kāpēc ne 4? Pastāstīšu. Jo 4. redzat, viņš ir diezgan sekls tas dīķis. Un, ja es tagad pārmetu fokusu nevis es kā dārznieks, ja, ļoti skaisti izskatās. Nu, ļoti ideāls dārzu plānotājam masterpiece, nav kur piesieties. Tagad padomāšu es kā tritons, kas varētu tur dzīvot un nodrošināt bioloģisko dabas daudzveidību. Šī tik mazā tilpnītē ļoti ātri uzkarst ūdens, un tas apstākļis, tie mikroklimatiskie apstākļi tajā ūdenī, nebūs īpaši man patīkami. Un es noteikti trīšos no turienes projām. Es kā tritons. Jā, līdz ar to, ja mēs runājam tiešām par šo savvaļas dzīvotni, tad numur 3 ir visveiksmīgākais. Numur 3 un numur 2. Jā, te ir it kā mazāk to lakstaugu, bet viņi ir vairāk pietuvināti tai tradicionālai daļdārzniecībai, jā, ko mēs esam pieraduši redzēt savos dārzos. Arī tas ir ok. Arī tas ir ok, jo es nesaku, ka visiem dārziem ir jāizskatās tik savvaļīgi kā te. Noteikti nē, bet ņemam tās idejas un sākam viņas introducēt. Jā, ja tev ir šāds dīķītis, kā ir attēlā numur 1, tad ņemam to ārējo malu tur pie akmentiņiem un aizstādam ar ilgmužīgām ziencietēm, aizstādam ar miskantēm, ar kaut kādiem arī krūmaugiem, lai tur ir tā vieta, kur būt, kur veidot mājvietu un bērnistabu. Labi, nākošais jautājums. Kurš no faktoriem, tiem 4, kurus mēs tikko
izrunājām, pietrūkst šajās divās dzīvotnēs. Kamēr jūs rakstīsiet atbildes, es paskatīšos vēl jautājumus. Tā, Marika prasa par zemes vēžiem. Kas tiem ir dabiskais ienaidnieks? Nesmu saskārusies, piedod, Marika, es tev tiešām nevarēšu atbildēt. Tas, ko es esmu lasījusi par zemesvēžiem, kā viņus var manuāli nolasīt, ka mēs izvietojam lamatiņas par dabiskajiem ienaidniekiem, piedod, nepateikšu. Anta saka pupuķis, paldies, Anta, tu man izglābi. Tā, te man ir atbildes. Par tinējiem. Tagad laižu 3 gadus trihogrammas, liekas, ka paliek labāk. Dedzinājusi, esmu mēģinājusi, bet viņi nemaz tā nedeg. Nu, es dedzināju, jā, es jau stāstīju, tātad gāzes baloniņš un plus deglītis. Tur, kur ir augstāki zari, tad var izmantot lāpu. Ja, man meitene vien ir stāstījusi, ka viņi izmantoja lāpu, uz trepēm vēl ar lāpu, un ar to dedzināšanu vēl ir tā, ka tur ir jāpaskatās, kurā momentā, jo tur ir tāds viens mirklis, kad viņi jau ir izgājuši ārā tie kāpuri, un tu sadedzini vienkārši jau to, kas ir palicis pāri tās mājiņas, ja. Tur ir jāskatās, tiešām jāvaro ābeles, un, bet, nu, kā manuālais nolasīšanas variants ir ļoti ok. Gliemežu ierobežošanas aplis. Labi, rakstiet atbildes uz šo jautājumu, tikmēr parunāsim par gliemežiem. Ātri, ātri, tas nebūs ilgi. Tā, gliemeži. Jūs neredzat vairs jautājumu, nu labi, es ceru, ka jūs atbildējāt. Tā tad, sāksim manuāla nolasīšana. Tas pats lamatiņu variants. Ir dažāds veids. Ir alus lamatiņas, teiksim, var veidot, jā, ko es esmu dzirdējusi, vai tur vienkārši kaut kādu tur ūdentiņu ieliet traukā, un tad viņš tur ielien iekšā, kas ir ierakts, jā, un tad viņš nevar izlīst ārā. Ar ķīmiskajiem līdzekļiem, tātad tas, ko mēs varam iegādāties veikalā, bet veikalā var iegādāties arī ķīmisku līdzekli, kas nav kaitīgs. Tas, ka ir rakstīts ķīmija, nenozīmē, ka tur viss uzreiz ir slikti un nelabi. Tātad ir veikalā līdzeklis pret gliemežiem, kas satur, es varu sameloties, dzels sulfātu. Varu sameloties, uzreiz teikšu, ja. Es neesmu ķīmiķis pēc izglītības, bet tātad, principā šīs divas vielas, viņas ir kā viens no augiem, kā augiem nepieciešamās barības vielas, ja, tātad. Ērika, jā, tev bija komentārs. Varbūt nejauši ieslēdzās. Ok, tātad augiem nav kaitīgs, bet gliemezis saskaroties ar šo vielu, tad viņam apdeg tā gļota un viņam nepatīk. Tāpēc var iegādāties ķīmiskos līdzekļus, kas ir dabai draudzīgi, ja? Tātad tas ir tīras minerālu vielas. Atceramies, ka uzreiz tas pie pirmajiem lietiem tiek ieskalots augsnē, vairs nedarbojas. Mainīt vides apstākļus. Šite var runāt vispār veselu nedēļu. Lai domātu, kas man ir jāizmaina, mums tagad fokus jāpārmaina nevis es dārznieks, bet es gliemezis. Ja, tad, ok, visi iedomājas, es esmu gliemezis, ja, tāds guļotains, nedaudz tūlīgs. Kas man ir svarīgi? Man ir svarīgi, lai es pārvietojoties neiztērētu pārāk daudz gļotu. Tātad pa sauli staigāt man nepatīk. Ja? Man patīk noēnotas vietas, man patīk mitrumiņš, un šitādas vietas man patīk. Skatāmies dārzā, kas man tur ir. Pieņemsim, tad, kad ir īsa zālīte, ja, ļoti glīti nopļauta, tur gliemeži nedzīvo. Tad, kad es biju Raunas kolekciju dārzā, milzīga teritorija, milzīga priežu kolekcija, noteikti aizbraucat paskatīties. Saimniece ar lepnumu man saka, man nav kailgliemežu gandrīz neviena. Mēs prasam, kā? Tāpēc, ka viss ir gludi noskūts, un tajās priežu dobēs ir mulčēts, jā, tur ir kaut kāds lakstaugu stāvs un tam līdzīgi, bet visur viņai gludi skūts mauriņš. Tātad,
Ja pie mana sakņu dārza blakus ir pļava ar milzīgu zāli, kur ir ēna un mitrums un viss, kas tam gliemezim vajadzīgs, loģiski, ka viņš tur ātrāk vien tiks tavā dārzā iekšā. Līdzīgi ir tad, kad, teiksim, veidojot permakultūras dobes, es savā dārzā ienesu arī baļķēnus, arī tad tur starp baļķēnu un augsni tam gliemezim patīk būt un vairoties. Nu, jā, tā tad skata, bet, piemēram, siltumnīcu es mulčēju ar ļoti dažādiem variantiem. Kaut kādus 2 gadus es mulčēju ar aitas vilnu. Tad man gliemeži nestaigāja, goda vārds nestaigāja. Aitas vilnas mulča vēl atsevišķs temats, man ļoti patīk, ir ok. Labi strādā. Nedod barības vielas, labi strādā. Tātad izvēlēties izturīgākas augu šķirnes. Ja mēs domājam par gliemežiem, ja, tad gliemezim atkal, viņam nepatīk, tātad pieņemsim pūkainas lapas, jā. Viņam nepatīk biezas lapas, tāpat kā laputs. Viņa labāk ēd jaunos dzinumus, kur viņa to snuķīti var ielikt iekšā. Arī liemezim, nu, protams, viņš visu kaut ko var apēst, jā, bet biezu lapu viņam apēst ir grūtāk. Viņš labāk sākumā apēdīs plāno lapu. Ievies dabīgos ienaidniekus. Šeit mēs varam izskatīt, ja es iepriekš Ārim teicu, ka viņam vajag varbūt taksīt iegādāties, tad iespējams tev vajag iegādāties kādu pīļu bariņu. Es, tad, kad par tām pīlēm sāku interesēties, tur minēja tieši Indijas skrējēju pīles, bet ar tām Indijas skrējēju pīlēm, redz, tagad es domāju, nu jau kā dārznieks. Ir tā, ka viņas ir tādas diezgan ašas, naskas, diezgan tādas pat agresīvas, un viņas, meklējot tos gliemežus, viņas ļoti sacaurumo lapas, un man kā daļdārzniekam, es jau sāku domāt, jā, varbūt nav tik traki ar manu gliemežu invāziju, bet pieņemsim muskus pīles. Man ir tādas muskus pīles, jā. Viņas kā tādi kuģi, tādi staigā, tur mierīgas, visu laiku rindiņā, nekur neklaiņo, viss kārtībā, jā. Tā kā, lūk, tā varētu būt ideja pie dabīga ienaidnieka. Mikrobioloģiskie līdzekļi, tā tad šeit es esmu dzirdējis par līdzekli Binatek, kas tātad viņš gan strādā kā augu augšanas stimulants, gan arī tātad sēd lūk šīs oliņas, bet atceraties, tā nav panacēja, jā? Ņemam visu pēc kārtas, jā? Tas ir tikai viens no variantiem, kas var strādāt. Bioloģiskie līdzekļi, tā. Ko es vēl tādu problēmu varētu bioloģiskais. Un tur arī kaut kāds novārījums varētu derēt. Redz, es neesmu ļoti iedziļinājusies. Nu, jā, man principā jau ar vides apstākļu maiņu man jau bija ok, es līdz bioloģiskiem nemaz netika. Tā dezorientācija pie gliemežiem. Nu, jā, pie gliemežiem var būt grūti to dezorientāciju te atrast. Fiziska barjera. Tātad fiziska barjera, piemērs. Ir tāda vara lenta. Es reāli tādu esmu veikalos redzējis, un varš, viņš ir tāds metāls, kas izdod tādu nelielu tādu elektrisko, nevis dzirksteli, bet nelielu tādu sitienu, un gliemezim tas nepatīk, jā, un tad, kad viņš uzlien uz tās vara lentas, viņš sajūt to tādu sitienu, un tad viņam liekas, nē, šeit es neiešu, jā, te nav forši. Lūk, fiziska barjera. Nu tā, par gliemežiem. To mēs ņemam malā. Tā, labi, kamēr jūs tūliņ paskatīšos, kas man te vil. Mums ūdeņu žurkas iznīcināja 2 ābelītes, izcēlām ārā tikai pliku stumbru, pilnīgi bez saknēm. Tā, nu jā, tik traki, nezinu. Grūti teikt. Nu, varbūt, jā. Nu, varbūt tad tiešām vienkārši tas abuldors kaut kā ir jāpārvieto, ja to žurku nevar tik, nu jā, kā tu viņu pārvietosi. Nu jā, redz, es ar tik smagām ūdeņžurku invāzijām neesmu strādājusi. Mani klienti lielākoties ir tādi mazdārziņu īpašnieki, un tur tās 3 ūdeņžurkas ar viņiem parasti var sadzīvot. Jā, uzreiz saku, neesmu prošajā.
Tā, kartupeļu laukā bizbizmārītes palīdz tikt galā ar Kolorādo vaboļu invāziju, un tur mārītes dēļ savas soliņus uz kartupeļu lakstiem ir atšķiramas. Anda, es tev prasīšu bildi nākošgad. Mazi žurkulēni. Jā, man šādi ir bijis, tad, kad man pie tā dīķa, kur man tā ūdenžurka dzīvoja, man arī tur bija dārs, dobe, un es viņu rudenī noklāju ar lapām, lai man tur pavasarī tik ātri neaug nezāles. Un pavasarī es tās lapas kašot nost, man tiešām tur ripinājās ārā rasnas ūdenžurkas, tiešām tā bija, jo viņas bija starp to mulčas slāni, lapu mulču un starp augsni, viņas tur bija sarakušas salas un vienkārši gājušas gulēt. Bet, nu, redz, man pieņemsim, viņas nē, nu, nenoēda, man tur auga piparmētra, ehinācija, anīs, eiforbija, kalnu ķiploki man tur auga, mandele man tur auga, daudz viskaut kas, bet, nu, reāli, viņas tur gulēja pa ziemu un neko viņas man tur neapēda. Tā, ok, jautājumu sets ir beidzies. Kas mums iztrūkst te? Ko jūs man atbildējāt? Pirmais - ūdens, 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 ūdens. Dzels fosfāts. Dzels fosfāts. Tātad ir tas, kas nepatiek. Aja, paldies tev. Jā, tur bija kaut kas ar dzelzi, es nevaru atcerēties. Tā, Es jau kamēr pa gliemežiem. Agri jā, mums ir arī jauns līdzeklis ar nematodēm, arī bioloģisks. jā, Jā, tieši tā. par Arī interesēties, jā. Jā, arī par nematodēm. Tas ir no sērijas, ar ko saslimi, ar to ārstējuši. Jo tāda tā sliktā nematode, ej, nu tu viņu tur atradīsi ar mikroskopu, tagad meklēsi pa savu kartupeļu lauku. Nē, mēs vienkārši ņemam antagonu nematodi. Ļoti laba piebilde, jā. Nebiju to pieminējusi, vajadzēs ierakstīt pēc tam. Tā, gliemežiem nepatīk kafijas biezumi, tie ir skābi un sēd to ļoti skaistu apdobes malu, gliemeži nelien. Jā, to esmu dzirdējusi arī par spaidītām olu čaumalām. Um, tā ir fiziska barjera. Fiziska barjera. Šajā kategorijā mēs viņu varam iekļaut. Bet atceramies, ka tiem, kam ir vairāk gliemežu, viņiem tikai ar tiem kafijas biezumiem, diemžēl, nepietiks. Jā, bet daram visu. Tā. Mhm. Nu jā, rekur par tām ūdeņžurkām trakajām ābelēs saka arī jāliek siets. Lauskas vai ar stikla lauskām, zinat, kā ir ar stikla lauskām? Nu jā, viņas var likt, bet es esmu strādājuši ar augsni, kur ir stikla lauskas, nu kā augsnes piesārņojums. Baigi grūti pēc tam būs. Jā, kaut ko izrakt, pārrakt, rokas var sagriezt, nu tā. Labāk sietu. Jā, tas trušu siets, viņš nav lēts, nav dārgs, bet labāk to ielikt iekšā. Pīļu iznomāšana. Ja kas par šo es esmu domājis jau vairākus gadus. Ja, lūdzu, biznesa ideja. Iznomājiet kāds pīles. Ok, labi, turpinam. Tātad, tieši tā. Šis faktors, kas te iztrūkst, mums ir ūdens. Par ūdeni runājot, arī jūs varat vērot vienkārši savu vidi un skatīties, kas notiek. Pieņemsim, ir karsta vasaras diena, jūs sēžat ar saviem draugiem, baudat dzērienu un uz norasojušas glāzes pielido klāt bite. Ļoti nekaunīgi. Liekas, kas tu prātā esi sajukusi? Viņai vienkārši slāpst. Tas ir uzreiz sarkanais karodziņš, ka ļoti iespējams tavā dārzā, lūk, te ir bites, viņam arī ir savs areāls, cik tālu viņas lido un tālāk viņas nelido, ka tur ir grūti ar ūdeni šobrīd. Un tas, ko mēs varam darīt, ir izlikt kaut kādas dzirdinātavas. Dzirdinātava ir arī ļoti skaists dārza krāšņuma akcents, un runājot par dzirdinātavām, tad paņemam kādu trauciņu, ielējam ūdeni, bet vēlams tajā ūdenī ielikt vēl kādu porainu lietu. Vai tas ir akmens, varbūt tas ir ķieģelis, varbūt kaut kas cits, jo, redzat, ne visi dzer ūdeni kā ūdeni, ja, kā mēs padzeramies vai suns lok. Ļoti daudzi, tā skaitā arī putni, viņi dzer no mitras virsmas.
Jā, un tā tad arī bitītei viņai vajag mitru virsmu, nevis ūdeni kā ūdeni. Jā, re, kur dīķis ej padzeries. Lūk, tā kā mitra virsma arī skaitās. Ok. Um, Tagad es izskriešu cauri. Mums vēl ir pusstunda laika. Es izskriešu cauri pāris tādām idejām, ko reāli mēs varam darīt, lai tā saules dzīvotne tad mūsu dārzā arī būtu. Ļoti vienkārša lieta - ilgmūžīgi stādījumi un krūmaugi. Tā ir vieta, kur, pieņemsim, lūk, šāda dobīte. Jā, te ir ilgmūžīgās ziemcietes un graudzāles, miskantes dekoratīvais koks. Šito dobi neviens nekad neravē. Neviens neaiztiek ne augsnes virskārt un, graudzāles, ja. Par graudzālēm runājot. Graudzāles ziemā neapgriež. Pirmkārt, tas nav veselīgi pašām graudzālēm, jo tad ūdens tiek iekšā tajās stiebriņās, apsalsta, izplēš viņu un tam līdzīgi. Graudzāles griež tikai pavasarī. Līdz ar to pa ziemu tur ir kolosāla vieta, kur dzīvot visiem mūsu dārza aizsardzības darbiniekiem. Tātad dobes, kurās mēs iekšā vairs nelienam, tā ka tur pa vidu tā gārsa izauga, ok, noplēšam to augšuņu un viss kārtībā. Nepļautas pļavu gabaliņi, redzat, te ir piemērs, kad nepļauta pļava tiek veidota kā konturēta nepļauta pļava. Nevis vienkārši es viņu nenopļauju, bet es izpļauju tikai kaut kādus rakstus tur iekšā. Jau tas ir dizains. Es laikam iepriekšējā slaidā aizmirstu pieminēt. Jā, to, ka es runāju kā dārzu ainavu plānotais. Un viss, ko es daru savā dārzā, balstās funkcijā. Un jo vairāk funkciju ir vienam objektam, jo viņš ir labāks un vērtīgāks tavā dārzā. Un tikai pēc tam es domāju par estētiku. Tikai pēc tam es domāju par skaistumu. Bet es par viņu padomāju, ja? Ir kāds, kas šo skaistuma sadaļu izlaiž, un tas ir ok. Man, teiksim, tas ir svarīgi. Tāpēc, teiksim, šīs konturētās pļavas, lūk, te es iedodu vietu, kur bitītēm, taurentiņiem padzīvoties un pabūt, jāatniec viņiem meklēt savus upurus, un te man blakus ir izpļauta daļa, un kontrastējoši izveidojas ļoti skaists dārza dizains. Tā, krūmaugi, par krūmaugiem runājot, man šodien nav slaida, bet tas, ko es gribu teikt, padomājiet, kur veidot vējlauzes tavā teritorijā. Vējlauze ir krūmu stādījums, kas aiztur vadošo vēja brāzmu tavā pagalmā, vēja brāzmu, kas tev ir traucējoša. Automātiski tu atradīsi vietu, kur iestādīt krāšņu krūmus. Tagad, kad sāksies pavasara tirdziņi, visu gribēsies pirkt, pērc ar prātu. Ja? Tātad domā, kur es stādīšu tagad vējlauzi no krāšņiem augiem. Tā. Un par lakstiem vienkārši domā, nu, tā ļoti brutāli saucot šīs nepļautās pļavas laksti, jā, tad atceramies, ka ir arī tādi putni, griezes, kas līgzdo tieši lakstos, nevis krūmos, un sakrā ar to, ka viņas salien tīrumos un griežu līgzdošanas laiki, kad izšķiļās putniņi, nevisai sakrīt ar tiem laikiem, kad šos laukus kuļ, ja aktualizēju griežu tēmu, varat paskatīties, varbūt jums ir kāda ligzdiņa kaut kur laukā pastaigāt pa maliņu, ja? Nu, ar tām ligzdiņām ir tā, ka tad, kad viņu aiztiek, kad tās oliņas jau ir izkritušas, nu, nav garantēts, ka grieze atnāks atpakaļ, ja? Bet griežu populācija ir briesmās, aktualizēju jau nākotnē. Tātad, nākošais, ko mēs varam darīt, arī ļoti vienkārši jau tagad pavasarī mēs varam vienkārši sākt stādīt miks augu kombinācijas savās dobēs, jeb šo kompaņonu augi. Par kompaņonu augiem ir tā, ka ir ļoti daudz informācijas visās pasaules valodās, bet es to visu skatos skeptiski. Man patīk tomēr saprast, ja ne praktiski, tad vismaz ar kaut kādu tiešām pētījumu. Un, ja pētījums ir veikts Austrālijā, arī tad es uz viņu skatos skeptiski, jo pie mums ir pilnīgi citi klimatiskie apstākļi. Tāpēc es jums ieteiktu pasērfot Fruit Tech Center.
Tur viss ir latviski, ja? Un tur ir žurnāls profesionālā dārzkopība, ja? Atradīsiet šajā linkā. Viņš jau ir vairākus gadus izdots. Viņu visus numurus var lejupielādēt PDF formātā un palasat. Tur ir ļoti daudz vērtīgas informācijas, kas ir pētījumos balstīta. Un tātad pētījums par kompanjonu augiem tepat no Latvijas. Nekur tālu. Tātad šim man ir vērts jau ticēt vairāk nekā tam, ko ir veicis Holcers kaut kur citās valstīs. Tātad kompanjonu augu, tā slēngā sakot, fiška ir kāda. Tas, ka kompanjonu augs ir tas, kurš uzņems uz sevi to kaitnieku. Pieņemsim biezais kāposts un plānais kāposts. Plānu kāpostu Gliemezim apēst ir vieglāk nekā biezu kāpostu. Līdz ar to kāposts tiek uztverts kā upura augs. Es esmu izmantojis arī kresi kā upura augu savā siltumnīcā. Grūti izdarīt tā slēdzienus, jā, jo tur tiešām ir tāds miks un it kā viss notiek, nekāda invāzija nav, līdz ar to es nevaru pateikt, tā krese bija vainīga vai nē, bet domājam tieši šādā rakursā. Kāds, kurš ar mīkstākām lapām uztvers pirmais tos kaitniekus. Tātad kompanjonu augi kā mājvieta kukaiņiem. Un šeit ir arī visi tie ziedošie augi, jā, ziedošie augi, kas piesaista šos plēsēju kukaiņus, un tādējādi viņi tur pašregulējas. Šeit būs atkārtojums, jā, rekur, vienkārši laiksiet uz priekšu, rekur palasīsiet ļoti interesants tas pētījums, jā, par lavandām un kāpostiem, kāpostu balteni. Tātad, un vēl, ko mums dara kompanjonu augi, viņi dezorientē kaitēkļus ar smaržu, jo kukaiņi, viņi to lauku pārskata varbūt netik daudz ar acīm, tā kā mēs vizuāli uztveram dārzu, viņi uztver smaržu. Ja? Un ja tur ir 3 hektāru kāpostu lauks, nu, visi baltaņi tuvākajā apkārtnē zina, kur ir jālido. Ja tur ir dārzs, kur ir kāposts, burkāns, ķirsis, piparmētra, un tad izveidot šāds miks kliņģerītes amtene, tad tam kāpostu baltanim viņam ir grūtāk saprast, kur tad ir tas kāposts, uz kuru man doties. Ja, līdz ar to polistādījumi nav nekas jauns, tas ir pierādīts tepat pie mums, noteikti izmantojam, tas nav grūti un tas ir arī simpātiski un skaisti. Un šajos miks stādījumos, te pieņemsim, man ir nu, tāds izvilkums, informācijas apkopojums par kompanjonu augiem, kas ko ietekmē, atceraties. Nekas no šī visa nav panacē. Mēģinām visu no tā kaitēkļu ierobežošanas apļa. Un te ir interesantas metodas, ko var paskatīties. Pieņemsim, lūk, ābolu tinējam, ja neesmu mēģinājusi, ābelē var iekarināt vērmeļu vai bišķu krēsliņa pušķus. Tātad tas, ko mēs varam darīt ar to kompanjonu augu, mēs viņu varam stādīt zem ābeles, to vērmeli, ja, teiksim, vērmeli paciest arī daļai noēnotu vietu, plus mēs varam karināt biškrēsliņa pušķus, ja, tātad biškrēsliņš izdalot savu smaržu, ļoti holistiskas pieejas, bet tā tas ir, ja, vai nu mēs rūpējamies par savu nervu sistēmu jau tagad, vai pēc tam pērkam antidepresantus. Tieši tāpat mēs domājam par dārzu. Vai mēs ar šīm metodēm jau preventīvi sagatavojam vietu, lai tur viss pašregulējas, vai pēc tam jau, kad ir invāzija, domājam, ko tagad? Kādus antidepresantus pirkt man un manām laputīm? Nē, bet mārītēm. Nu tā, mulča, jā, mulča ar dievkociņas zariem, pieņemsim. Atbaida burkānu mušu. Dievkociņš arī ir ļoti labs augs. Dievkociņš neapvainosies, ja tu viņam apgriezīsi zarus. Viņš augs tikai kuplāks. Dievkociņa tēja ir ļoti veselīga. Noteikti atrodat vietu dievkociņam. No dievkociņa var taisīt arī maziņus dzīvžodziņus, jā, jo viņš vienkārši neapvainojas, ka viņu griež. Un viņš ļoti simpātiski izskatās. Tā. Nu, klienģerītas samtenes, jā. Pupas, jā, pupas var stādīt, cūku pupas, jā. Tāds augs īstenībā, kas pēdējā laikā diezgan reti pie mums parādās.
Vienkārši sametam pa dārzu kaut kur. Lūk, kompanjonu stādījums gatavs. Un, ziniet, kā īstenībā pie kompanjonu augiem, jā, mēs arī cūku pupus pie kartupeļiem stādam. Nu, ko nozīmē stādam? Uh, Man patīk tāda brīva pieeja. Ja kāds ir vairāk uz perfekcionismu tendēts, jā, jūs tur varat rindiņās likt, tur es arī esmu mēģinājis taisīt striktu, konkrētu mandalas dārzu, bet tad atkal uzreiz tas prasa daudz vairāk piepūli no manis, jā. To pašu, lūk, cūku pupu, nu, daudz maz vai pabēri pa dārzu, ja, nu, tur jāiebakst ar pirkstiņu, kur tu viņu pabēri. Un tad viņi veido tādu it kā mežiņu, it kā tādu kišmišiņu, bet ir ļoti skaisti, ir ļoti romantiski. Un nākošā, nepatiks tev šī kombinācija, nākošā gadā sastādīsi rindiņā, ja. Tā ka droši eksperimentējam ar kompanjonu augiem jau šo pavasaru. Uh, Vēl ko jūs varat izdarīt? Arī jau šajā gadā tas ir nektāra augu dārzs. Uh, Kāpēc nektāra augu dārzs ir labs? Tie plēsēji kukaiņi, ja? Tas, kurš ir tas jātnieciņš, ja, ko es jums rādīju, viņi nav muļķi. Kur viņi bieži uzturas? Kur viņu ir labākā ballītas vieta? Tur, kur ir nektāra augu dārzs, jo tur ir ļoti daudz kukaiņu, kuros jātnieciņš varētu iedēt oliņu. Jā, nu kāpēc viņam tusēt kaut kur, kur nav potenciālai saimnieku organismi, ja viņš nāk tur, kur viņi ir? Tāpēc nektāra augu dārzā, un šeit arī ir atsauce uz to pētījumu par kompanjonu augiem, kur bija lavandas un kāposti. Tātad te vienkārši ir liels kukaiņu daudzums, kur ierodas arī plēsēji, un tā mēs viņus piesaistam. Plus nektāra augu dārzā būs ļoti daudz aputeksnētāji. Aktualizē bišu lietu, bišu temats viennozīmīgi stādam ziedaugus. Bet, domājot par nektāra augu dārzu, ja tu Googlē skatīsies sarakstu, ko stādīt nektāra augu dārzā, tad tur būs milzīgs saraksts, ko likt. Un tad, nu, tu tā sēdi un domā, no ko tagad visi nektāra augi laikam, jā. Te ir daži faktori, uz kuriem jums ir jāskatās, jā. Tātad, pirmkārt, kad tas augs sāks ziedēt? Pieņemsim. Tagad pavasarī drīz nāks bites ārā, un viņām būs diezgan, nu, viņas tādas miegainas, bet viņām būs tā paskābe ar to nektāru. Līdz ar to paskaties, tev ir kaut kādu forsītie kizils, kas zied, kur tev mālēpenes ir, lai tai bitei būtu tiešām kur pasūkties. Tātad, lai nav tā, ka visi tavi ziedaugi izzied tikai vienā mēnesī, lai viņi tiešām ir pa visu sezonu. Teiksim, kamenes nelido baigi tālu, viņas tur palido, un ja neatrod savā areālā, kur pasūkties, tad viņām arī ir pēdējā diena. Tad, tas, kas ir jāvēro nektāra augiem, ir zieda forma. Tagad fokus atkal nevis es dārzniece, kas tūliņ taisīs nektāra augu dārzu, bet es taurenis pieņemsim. Es esmu taurenis, man ir garš snuķis, vai es esmu bite, vai nu jebkas, jā. Un es ar savu snuķi atlidoju uz pildītu peoniju. Jā, tātad pilns ar lapām, skaisti bez gala. Kā man tur tikt iekšā pie nektāra un putekšņiem un visām šīm labajām lietām? Tātad, nektāra augu dārza sastāvdaļa, tas zieds, viņam vēlams ir jābūt atvērtam, jā, pieņemsim rekur, čemurziedis, jā, pelešķītis, nu, viņam ir čemuriņš, jā, te tauranīts uzlidoja, un viss viņam ir kārtībā. Savukārt, jā, tie pildītie ziedi, viņos ir grūtāk tikt iekšā. Jā, tā kā arī no šāda faktora mēs varam domāt. Sīki sekli ziedi. Un atceramies par ūdeni. Ļoti bieži mēs aizmirstam par ūdeni mūsu mikroorganismiem augsnē, mūsu kukaiņiem dārzā, un tā skaita arī augi, nektāra augi tieši. Nu jā, tur karsta vasara, tur augi, viss kārtībā, zied, ko es te iespringšu, bet ūdens ir ļoti svarīga sastāvdaļa, lai tas nektārs vispār izstrādātos. Jā, tā kā, nu, varbūt ir vērts kādu reizi arī šo konkrēto vietiņu, kur jums ir tā nektāra augu pļava palaistīt. Tā,
Nākošais moments, ko jūs varat darīt, ir veidot speciālas mājiņas vai nosēšanās vietas, teiksim, vanadziņiem, ja, piemēram. Tātad vanadziņš, viņam ir svarīgi apsēsties uz kaut kādas, nezinu, kā nosaukt, kociņa un skatīties uz pļavu, kur viņš meklē tās peles, kuras apēst. Ja? Līdz ar to, ja tu gribi piesaistīt vanadziņu, tu vari uz garana mieta uzlikt tādu puspagalīti maziņu, kur tam vanadziņam vienkārši apsēsties. Nu, nav garantēts, ka viņš tur tagad sēdēs katru dienu, bet ja tu neuzliksi šo vietu, tad viņam nebūs iespējas arī tur atlidot un pabaudīt. Varbūt šeit ir ok, varbūt te ir labi medību lauki. Var taisīt ežu mājas, es esmu taisījusi ežu mājas, bet lūdzu neaizmirstam to, ka nedrīkst to visu izņemt ārā no konteksta. Uztaisīt ežu māju pagalma vidu un gaidīt, kad tas ezis atnāks, nu ir muļķīgi. Jā, jātaisa kaut kur uz zāru čupā, kaut kādā var ielikt, un ežu māju var paskatīties to schēmiņu, kā taisīt internetā, arī kā ar bērniem tādu projektiņu, bet es esmu par to, ka nevajag sarežģīt lietas, viss ir patiesībā ļoti vienkārši, un, teiksim, lūk, krupja mājiņa, ja? Vai nu es eju uz keramikas kursiem un izveidoju speciāli šādu krupja mājiņu, vai man tur vienkārši nokritis vecs porcelāna šķīvis. Krupim tas nemaina nu, tās mājas vērtību, jā, jo tātad krupim ir svarīgi dzīvot ēnā, jā, noteikti esat pamanījuši, viņš iet ārā tad, kad ir mitrs, tad, kad ir lietus, un tā tad, nu, šādas mazas nišas kaut kur tavā dārzā būs ļoti, ļoti labas un iemīļotas. Par kukaiņu mājiņām, man liekas, bija arī iesūtīts jautājums par kukaiņu mājiņām, un ar kukaiņu mājām ir visādi. Bija vienu gadu ļoti populāri viņas taisīt, bet atkal, tieši tāpat kā ar vanadziņu. Es uzliku viņam to nosēšanās platformu, bet nekur nav zvanīts, ka viņš tur tiešām arī atnāks. Jo lai viņš tur atnāktu, viņam tur vajag restorānu. Jā, viņam vajag barošanās vietu. Nav tā, ka viņš atnāk tāpēc, ka man patīk šitā saimniece, kas te dzīvo. Man peles vajag, nevis saimnieci smuko. Lūk, un ar tām kukaiņu mājiņām arī ir līdzīgi. Jā, ok, mēs viņu varam izveidot tiešām kā tādu bērnu dārza projektu kādu un galvenais ir nelikt pārāk lielas ekspektācijas, jo, ja es esmu gaidījusi, ka tūliņ man šita dzīvos taurinīts, te dzīvos lapsanīte, nē, lapsana kož, te dzīvos mārīte, un te dzīvos man, nezinu, vabolīte. Ja? Ļoti bieži tajās kukaiņu mājiņās samitinās tieši lapsanes, skudras un šādi dzīvnieki. Nevis dzīvnieki, bet kukaiņi. Ja? Ņemam to vērā, ņemam vērā. Domājot par kukaiņu viesnīcām, es pati neesmu šo taisījusi, bet man kā viena no vissaprātīgākajām versijām patīk Valdemāra Spunģa piedāvātā skice. Jūs viņu varat ierakstīt. Jā, Valdemāra Spunģa kukaiņu viesnīca jums Googlē uzreiz izmetīs PDF failu no žurnāla Vides vēstis, pavads numurs, bet tur ir pilnais raksts arī kaut kur internetā. Viņš ir, kur ir uzzīmēta tieši tāpat schēma, sīki smalki aprakstīts. Redzat, te ir par visu tātad mājiņa savienojas ar augsni, te var ienākt kaut kādas vaboles, izmantots tur koks, te ir salmi, te jau var dzīvot kāds cits, te ir urbumi, kur var dzīvot arī kāda vientuļā bite. Galvenais neliekam pārāk lielas cerības, ja? Jo šeit mēs piedāvājam māju tam tīklam, un mēs nevaram pateikt, ej, taureni, nāc šite. Ja? Mēs tikai mēģinam sagatavot vidi, lai viņš te gribētu nākt. Teiksim par bišu mājiņām, par kukaiņu viesnīcām. Man ir ļoti, ļoti labas atsauksmes par Šteiseļa nodarbībām. Tātad viņam ir lapa bišu draugs. Noteikti piesakojiet, aicinat viņu uz kaut kādiem pasākumiem, kur arī es piedalījos meistarklasā, mēs taisījām kukaiņu mājiņu. Viņš ļoti profesionāli izstāsta, cik kurai bitei vajag garu to eju, lai tātad viņa ieiet iekšā, uztaisa to aizbloķē, tad tur iedēja oliņu, tad tur aug bērniņš, un kādi ir riski, kur likt vai zem palodzes vai šķūnī. Tātad dodamies uz bišu draugu lapu,
kolosāli forša pieredze. Un tā, laiks ir beidzies, bet man ir pēdējie, tiešām pēdējie slaidi. Tātad vispār domājot par šīm savvaļas dzīvotnēm, mēs varam arī pievienot vienkārši kaut kādu materiālu vai precīzāk neiznest viņu ārā no sava dārza. Un viens no tiem ir koks. Jā, vai teiksim, pagale, vai vienkārši bluķēns kaut kāds. Atcerieties, ka mums ir vairāki faktori, jā, arī ūdens, un, teiksim, bluķēns ūdeni varbūt izskatās diezgan traki, dīķa piesāņošana un tam līdzīgi, bet tur būs diezgan laba tā mikrobioloģiskā daudzveidība, kas te notiksies, jā. Nu, labi, tas var, ja es domāju, ka daļdārsnieks, ok, bluķis ūdenī ir tūkreizi, tas ir par daudz, bet pieņemsim, dārza zonu atdalīšana ar malkas pagalītēm, malka dārga, jā, diezgan ekskluzīvs sanāk tāds atdalījums, nu neko, māksla prasa upurus. Lūk, tātad malka, jā, viņa laika gaitā satrūdēs, tur sāks notikt ļoti liela darbība, visādas ķirzaciņas un sazin, kas tur sāks līst. Nu, nav garantēts, jā, bet tas, ka mēs neredzam, nenozīmē, ka viņu tur nav. Plus, kur redzat, ir uzlikts vēl virsū augsnīte, iesēta zāle, absolūts mākslas objekts, te ir saliktas sūnas. Jā, tātad mēs sākumā nokonstatējam funkciju, man vajag nodrošināt bioloģisko dabas daudzveidību, un tad jau mēs ņemam materiālu koks un darbojamies ar viņu principā kā dizaineri. Tāpat stādīšana vai celmā, vai izdobtā koka baļķēnā arī no šīs pašas lietas. Nākošais materiāls, ko jūs varat izmantot, zari. Viennozīmīgi. Arī tagad, kad gribam dedzināt zaru kaudzes, izkustinam, lūdzu, izkustinam viņas, vai tur mums gadījumā nav vēl kāds ezis aizmidzis, bet tas, ko mēs daram savā saimniecībā, mēs netaisam zaru kaudzes, mēs uzreiz zarus bliežam zaru žogā. Ļoti vienkārša sistēma. Re, kur ir iedurti mieti, vai nu var nopirkt tos, kas ir lauksaimniecības žogu mietus, viņi nemaksā daudz, kaut kāds €1,50 gabalā, vai vienkārši stabiņi no sava pamežiņa, un visi zari, kurus es pavasarī izgriežu, tiek salikti vienkārši guļus un ir izveidots zaru žogs. Zaru žogs apakša, protams, sāk trūdēt, no augšas es viņu katru gadu vienkārši papildinu, kolosāls eko dizains, izmaksas €0, 0 centi. Augšņu vajadzētu varbūt sasiet ar kādu striķi vai drāti, lai viņi neiet uz malām. Ja, nu skatoties, cik labi tu viņu tur ieliks iekšā, bet viņu var sasiet. Mēs ar Dainu vēl esam ielikušas solārās lampiņas iekšā. Arī naktī dizains, ja, un tajā pašā laikā ļoti ekoloģiska pieeja pie dārza mākslas. Tātad miksējam un tos materiālus, jā, koks, zari, akmens tūliņ būs, mēs viņus varam miksēt, un tātad, jo akmenī, tas, kas dzīvo akmenī, jau ir nedaudz cita kategorija, jā, tā ķirzaciņai viņai labāk patiks kaut kādas akmeņu spraugas, nevis zaru spraugas, plus ķirzaciņai patiks ļoti arī graudzāles, jā, tātad domājot par to, kas ķirzakai gribas, tātad iedomājos nevis es kā dārzniece, bet es kā ķirzaka, palasi googlē, ko par viņu stāstu un padomā, kā tu vari mēģināt uztaisīt mājvietu ķirzakai. Un tā tad arī akmens viennozīmīgi. Kaut kādi akmens krāvumiņi kaut kur atstājiet, lai viņi ir, viss nav jānovāc. Tas vai jūs taisat lielu mākslu, re, kur ir akmeņu piramīda, vai vienkārši kaut kur mēs atstājam čupiņu kaudzīti, vai mēs taisam, pieņemsim, gabionus. Ja? Gabions ir tad, kad metāla sietā ir salikti akmeņi. Jūsu lieta. Izpaužaties kā gribat, bet materiāls kolosāls. Plus atceraties ūdens. Jā, re, kur mums ir akmens, koks, ūdens. Kolosāla vieta, kur noteikti gribēs dzīvot, nu, viss kaut kas tur varētu sanākt, jā. Un te vēl kādu zāļu kušķi noteikti vajag, un krupis tur dzīvos, un tad ēdīs mušas, un viņas jums nelidos mājās tik ļoti. Nu, tā tas strādā pie sliņķiem. Lūk, lai nevajadzētu man pašai mušas sist, tad lai citi viņas tur mēģina apēst. Tā, un pēdējais materiāls, ko es gribu pieminēt, ir salmi niedres. Tad arī šādi jūs varat viņus izmantot kukaiņu mājiņām, kaut kādām
cik dekoratīvi jūs spēsiet ar viņiem darboties, tas jau ir jūsu radošuma un kreativitātes tāds jautājums, aktualizē vienkārši materiālu kā tādu. Bet, nu, principā, permakultūras pieeja saka, izmanto resursus, kas tev ir. Un pirms es sāku skriet un meklēt tagad, kur man dabūt aļģes, jo viņas ir ļoti vērtīgas, ja mēs skatāmies no minerālu vielām, kas ir tajās iekšā, tad sākumā jāpaskatās, kas man apkārt. Ja man ir koku lapas, tad es mēģinu izmantot lapas. Ja man ir zari, es izmantoju zarus. Ja man nav akmens, nu es varu, protams, viņu pirkt, bet, manuprāt, tas nav prātīgi. Skatāmies, kas ir tev, un tad vienkārši mēģinam domāt savādāk, pārmest to fokusu no mana tāda ego drusciņa, es dārzniece, es gribu, lai man būtu, paskatīties, pārmest fokusu uz to, kas tur ir iekšā. Ko grib tas ezis, ko grib tas tritons, ko grib tas kukainis, kas man tur varētu dzīvot. Nu, lūk, tā tad, jā, šodien es ļoti ātri izskrēju cauri tematam par savvaļas dzīvotnēm, kāpēc vispār par viņām domāt, un tad tas mans vēlējums ir par to, ka sākam kopt savus dārzus, bet nu jau skatāmies ar pilnīgi citām acīm. Jā, skatāmies, kas mums tur dzīvo. Arī zirnekļi ir labie, ja kas, jā. Lūk. Nu, jā, noteikti piesakojiet mums Dainas dārznieku skolai, noteikti sekojiet permakultūras biedrības aktivitātēm, un šogad augustā, 9., 10., 11. augusts pie mums notiek permakultūras lielais festivāls Rogovkā, tā kā arī braucat ciemos. Un, jā, un tad jau uzzināsiet arī visu pārējo. Pusotrā stundā tiešām ir grūti iekļauties un izstāstīt visu, kas ir sakāms. Es ceru, ka jums ir ieskats vismaz. Tā, paskatīšos komentārus. Jā, Narvilis arī ir teicis 15-20 centimetru dziļi grāvīšu ūdeņu žurkām. Jā, es arī esmu dzirdējis, ka viņas baigi dziļi nestaigā. Tā, un Līva ir gatava uz nektāra augu dārzu. Jā. Dzīvelīgs stāstījums. Inga, paldies! Jā. Jā, es vienkārši man patīk dzīvot tajā visā, ko es daru, un es ļoti gribu nodot to vēstījumu tā no sirds uz sirdi. Es ķirzaka, es bite, es ezis. Anda, jā. Jā. Nu tā, skaties apkārt, kas tā tur ir. Es pīle. Vēl labie ir lielie zaļie sienāži. Niāra. Par sienāžiem īstenībā es neesmu interesējusies, tur ierakstīt komentāru. Jā, ok, labi, man jāpaskatās. Es tikko jums stāstīju, ja googlām paskaties. Labi, jā, par sienāžiem tiešām es neesmu pētījusi, un godīgi saku. Līva, paldies tev par to, ka piedalījies. Žēl, ka sanāca pieslēgties beigās. Interesanti. Ieraksts būs pieejams. Jā, ieraksts būs pieejams YouTube, permakultūras. Tā. Tūlīt mēģināšu atrast, kā viņš precīzi saucās. YouTube konts. Pirmā trešdiena. Perma trešdiena. Jā, un, nu jā, ieraksti perma trešdiena, un nu, tur nav baigi daudz par permakultūru. Tas, viņiem tur ir tas YouTube konts, permakultūras biedrība ierakst, arī atradīsim. Anta, paldies. Selgai arī paldies. Lāsma lieliski. Iveta, super prezentācija, daudz jaunatklājumu. Tas ir tikai sākums, Iveta. Tas ir tikai sākums, jo dziļāk mežā, jo vairāk koku. Jolanta saka uz tikšanos festivālā. Gaidīšu tevi. Būs plaša programma. Liene, paldies. Māra, paldies. Teika, fantastiski. Jā, tas ir. Tā, Niara raksta par sienāžiem. Man ir labi palīgi kartupeļu laukā. Viņi tur kaut ko laikam ēd tādā gadījumā.
Agita, paldies par lekciju. Daudz nepieciešama. Gita saka, ka Marta spridzina, protams, protams, bez variantiem. Ināra, paldies tev. Nu tā, šodien mēs esam parunājušies. Šajā trešdienā. Jā. Marta, vēl jautājums, es nevaru atrast, googlē Nu, to spuņģi. Tu vari mm. ierakstīt vai kaut kur padalīties? Mhm. Kā tur? Tūliņ. Jā. Tūliņ, tūliņ. Kamēr tu meklē arī paldies, jo forši, tu vienmēr esi forša. Pridzina. Es dodu zāru, jā, tikai pozitīvo, viennozīmīgi. Ir jādalās par labām lietām. Tā. Vides vēstis, varbūt vides vēstis.